Teiksim, ja mēs gribam šo te vienu hausu savākt no hokejistiem, tad tur būtu, es domāju, ap kādiem 500 bērniem, kas tā izmest no mājām ārā. Tas mazliet provokatīvs jautājums. Nu, jā, tas mums ir tas klupšanas akmens. Atved mājās bronzu, bet vai pašam bija sajūta, ka varēja dabūt arī zelta sudrabu? Pie mums šodien Sports Track TV studijā vadošais Latvijas šortrakists Roberts Krūsbergs, pirmais latvietis, kas uzvarējis pasaules kausa posmā 1000 metru distancē, olimpietis un jāsaka arī Latvijas šortraka vēstures veidotājs, kurš šogad, 26. gada ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzu, atnesot Latvijai pirmo godalgu šortrakā. Visām meitenēm parasti prasa, kas te meitenēm somiņā. Es saprotu, ka tev katru dienu medaļu somiņā. Jā, katru dienu, un es pat teiktu, vienīgais laiks, kad es varbūt to medaļu varu atpūtināt, ir sestdien, svētdien, kad, attiecīgi uz skolām es nevaru aiziet sevi pareklamēt, un arī īsti neviens cits pasākums man nenotiek, un tad es, varu gan pats atpūsties, gan arī medaļu nedaudz var arī atpūsties mašīnā vai mājās, atkarībā no tā, kur es viņu nolieku. Tu atklāji olimpiskās spēles, un cik saprotu, jau pirmajā braucienā dabūji daļēji saišu plīsumu. Cik daudz tas ietekmē tavu sniegumu trasē? Es teiktu, ka pēc pirmās, tieši pēc šo te kritienu, nebija īstenībā tā, ka es to celi jūtu. Bija tā, ka es aizbraucu atpakaļ uz ciematu, un tad es kaut kā jūtu, ka tas celis kaut kā sāk tā īdēt nedaudz. Un tad ar katru stundu palika aizvien sliktāk, un tad nākošajā dienā bija tā, kad faktiski bija gandrīz vai pat jāklibo, un tad es sapratu, ka kaut kas tomēr ir tam celim, un vajag aiziet pārbaudīties, un labi bija tas, kad arī šajā olimpiskajā ciematā bija, teiksim, tā poliklīnika, kur tu arī varēji veikt šos te visus izmeklējumus, un noskaidrojām, kad šis te daļējs saišu plīsums, kas, savā ziņā arī es varbūt varu teikt, ka es esmu tas atlēts, kas diezgan maz cieši no šīm te traumām, un man ir sanācis tā, kad pārsvarā uz šiem te čempionātiem man sanāk kaut kādas nelielas tādas mikrotraumas, bet šis te viss notika pirmajā skrējienā, olimpiādē, un likās, vai vispār būs iespēja startēt tālāk, un tad atkal mēs meklējām opcijas, skatījāmies, ko mēs varam darīt ar šo te celi, un tā mēs arī ar Jāni, ar fizioterapeitu izmeklējām, kad pielāgojām arī šo te attiecīgo teipu, lai viņš strādātu, jo tikai ar elastīgo teipu mums nesanāca nekas. Tad arī bija šiem te hokejistiem jāuzprasa, kas varētu strādāt labāk uz šiem te saišu plīsumiem, un tad viņi arī mums ieteica, lai pamēģinām šo te cieto, balto teipu, un tad, ar visiem abiem teipiem un Jāņa dotumiem mēs varējām to celi nostabilizēt tā, ka, protams, bija jāizmanto arī šie te pretsāpu līdzekļi, bet ar visiem tiem varējām startēt, jā. Es klausos pēc tāda baigā MacGyver risinājuma, bet sanāk, tad gāja ciemos pie hokeja izlases, un tad kopīgiem spēkiem kaut kā risinājāt, ja? Mēs sanāca bija tā, kad mums tajā olimpiskajā ciematā bija viens stāvs Latvijas komandai, un tad arī attiecīgi hokejisti bija vienā telpā ar mums uz, tur, kur fizioterapeits, mēs gandrīz katru vakaru ejam pie fizioterapeita, lai mums nedaudz arī kājas atlaiž vaļā, lai tu esi svaigāks nākošajā dienā, un tad hokejisti bija turpat un varēja mums palīdzēt. Sākumā 5. vieta 1000 metros, tas jau pirmā reize, kad pārspēja gan sevi, gan visus pārējos, labākais rezultāts tajā brīdī Latvijas vēsturē. Kādas bija emocijas pēc tā starta? Es jau sev uzsitu pa plecu, un es teicu, ka ir ļoti labs rezultāts, bet attiecīgi aizejot uz ģērtuvu, šis te poļu treneris, ar kuru es trenējos, viņš teica, ka šis nav tas rezultāts, uz ko tu esi spējīgs. Tā kā tas iedeva man vēl papildus tādu
spiedienu, bet es teiktu pozitīvu spiedienu, jo parasti ir tā, kad līdz ko tev uzliek kāds cits cilvēks no malas, šo te, kad tu, teiksim, izdari to, ko tu esi iecerējis, jo man iecerētais arī bija šis te A fināls. Es arī pirms olimpiskajām intervijām viss, kur es piedalījos, arī tur teicu, ka man galvenais mērķis ir A fināls. Šo te mērķi es izpildīju arī pirmajā distancē, līdz ar ko es biju ļoti, ļoti apmierināts, bet jā, šis te spiediens bija tāds pozitīvais no trenera puses, un es domāju, ka tas man arī nedaudz atvieglināja to, kad ar visu šo te traumu es mentāli biju gatavs arī iet uz vēl vienu distanci, uz vēl 3 braucieniem, tā kā pa lielam es biju gatavs darīt to, ko, jā, parastu varbūt kādās mazākajās sacensībās nedarīt ar šādu te traumu. Sanāk, kamēr mēs te priecājāmies Latvijā, tad kāds tev vēl kritizēja, ka varēja vēl labāk, jā? Nu, protams. Es jau domāju, ka tas arī ir tāds trenera darbs, es teiktu, ka atbildīgs darbs, šī te padomu došana un it sevišķi šādos momentos, nu, teiksim, varbūt es kā atlēts domāju, kā tikai piesardzīgāk varbūt šos te braucienus aizvadīt, tad, nu, treneris tev iedod tādu spērienu pa muguru un saka, kad kur vēl, ja ne olimpiāda. 2 dienas vēlāk bronza. Kurš starts tev likās sarežģītāks mentāli, fiziski? Es teiktu, ka uz 1500 metriem pat bija vieglāk, jo es zināju, kad, teiksim, tie 1000 metri jau bija aizvadīti, sanāca šo te 5. vietu izcīnīt, kas jau bija labs rezultāts, bet tā kā mēs finišējām visi 5 praktiski, nu, pusotru metru attālumā viens no otru, tad, nu, es zināju, kad ir iespēja arī uz nākošo distanci. Protams, es savā ziņā jūtos nedaudz labāk tieši uz 1000 metriem, kas ir, nu, teiksim, tāda favorīta distance man, un tur es arī esmu dabūjis visvairāk medaļas pasaules kausos, bet šogad arī pirms olimpiādas man sanāca nostartēt Eiropas čempionātā labi. Arī 1500 metros es dabūju sudraba medaļu. Tā kā es zināju, ka 1500 metri arī ir tāda distance, ko es varu paslidot. Un, attiecīgi, man bija arī ļoti labs svars uz to brīdi, uz nākot iekšā olimpiādē, kas, es domāju, arī palīdzēja savā ziņā šo te distanci vieglāk noslidot, jo tev ir augstāks svars, jo tev tās garās distances būs daudz, daudz smagāks. Teiksim, uz 500 metriem, uz tādu sprint distanci varbūt tu svara atšķirību tik ļoti nejutīsi, bet, jā, nu, tā kā man bija svars ļoti, ļoti zems, salīdzinoši ar sezonas laikā, kāds man bija, tad, nu, es zināju, kad arī šo te 1500 metru distanci es varu noslidot, un es teiktu, kad, jā, ja man jājautā, kura distance man bija tāda vieglākā, tad es teiktu, ka 1500 metri bija vieglāk. Jo es zināju, kas man ir jāizdara, un vienkārši, jā, katrā skrējienā es gāju cauri ar domu galvā, kad priekšskrējienos tev jātiek vienkārši tālāk. Un, jā, katru skrējienu tu vienkārši uztvēri to, kad tu nevari kļūdīties. Nu, teiksim, tu kļūdīsies vienā no braucieniem, tev šī distance ir beigusies. Un, jā, es teiktu, kad 1500 metros man bija mērķis zināms, un es domāju, tāpēc arī man bija vieglāk. Atved mājās bronzu, bet vai pašam bija sajūta, ka varēja dabūt arī zelta sudrabu, vai nepārdzīvo? Es domāju, ka es nepārdzīvoju, tāpēc, ka, nu, jā, ja varbūt es būtu tādā situācijā, ka, teiksim, man tā kāja vispār netraucētu, nu, tad varbūt, ja es kādā brīdī varbūt kaut kādu nepareizu gājienu izdarītu vai nepareizu apzīšanu, kur es dabūtu šo te kontaktu, nu, tad varbūt, jā, es justos tā, ka varbūt tas pats gals netiks sasniegts, bet es domāju, ar šo te traumu, ar visiem šiem te apstākļiem, kam man bija jāiziet cauri, es domāju, kad šis te rezultāts ir ļoti, ļoti pozitīvs un labs, un jā, es teiktu, ka pat tas nekas, ka tā ir bronza, bet es domāju, ka, jā, manā gadījumā tā pat varētu būt zelta vērtībā.
Šis tev ir otrās olimpiskās spēles. Kas varbūt ir tā mācība pēc visas šīs traumas un tāda sāsinājuma pēc medaļas? Kas ir tas, ko tu paņemsi līdzi no šīm spēlēm? Nu, es domāju tas, kad, ja tu gribi kaut ko iegūt un ja tu gribi kaut ko dabūt, un ja tev tas mērķis ir nostādīts, tad, tev tās limitācijas manā gadījumā ar visu traumu es biju spējīgs, sasniegt šo te rezultātu. Tā kā es domāju, šo te es arī ņemšu kā piemēru, uz turpmākajām sezonām, nākot iekšā jaunā sezonā. Teiksim, būs kaut kādi, nu, cerams, ka nē, bet iespējams, kad arī būs kaut kādas mikrotraumas, bet, es zinu, kad, pat ar šādu traumu ir iespējams startēt un, jā, ja tās ir nopietnas sacensības, kā, teiksim, pasaules čempionāts, kas, jā, nāk pēc olimpiādas, un tad tev 3 gadus ir vienkārši jāpiedalās pasaules čempionātā, un tad tu tikai esi atkal spējīgs startēt olimpiādē. Nu, es domāju, jā, tās būs arī tas galvenais mērķis, kad es vienkārši iešu un zināšu, ka, teiksim, ja man būs kaut kādas nelielas limitācijas, tad, jā, es vienkārši zināšu, ko darīt. Minēji, ka 1000 metri ir tev tāda favorīta distance. Kāpēc tā? Nu, es teiktu, kad es treniņos daru to melno darbu, to, ko neviens baigi negrib darīt. Tas ir, tu treniņos ej un tu velc garos apļus vienkārši pa priekšu. Tu sudo priekšā, tev ir attiecīgi kādi 30-40% grūtāk sudot nekā tiem, kas tev aiz muguras sudo. Nu, teiksim, tev tas pretvējš ir jāsceļ kā pirmajam, tas līdzīgi kā ritiņbraukšanā. Pirmajam ir visgrūtāk, un pēc tam rindiņā aizvien vieglāk. Bet, attiecīgi, ja tu sēdi aizmugurē, tad sacensībās, protams, tev būs grūtāk apdzīt pārpus. Tā kā es pirmās sezonas varbūt to taktisko daļu vēl nebija tik ļoti pieslīpējis, tad vienīgais, ko es mācēju, bija vadīt to skrējienu pa priekšu, jo es biju fiziski spējīgs to izdarīt. Un, jā, nu, vienkārši treniņos es esmu to darbu ar visiem šiem te gadiem ielicis tik ļoti apjomīgi lielu un, jā, treniņos visu šīs te, teiksim, tie miršanas treniņi, kur tu nosudot to treniņu un tu tās kājas vari, principā, nolikt plauktiņā, lai viņas atpūšās, tad, nu, jā, es visu to smago darbu esmu ieguldījis un, tāpēc arī šī te 1000 metru distance man ir, teiksim tā, tas favorīts, jo, nu, teiksim, bez to darba es nevarētu to izdarīt. Tas mazliet provokatīvs jautājums, bet vai teikt, ka tad starts nav tava stiprā puse, jo 500 metros atkal startam ir tā lielākā nozīme, 1000 metros vēl var kaut ko palabot skrējiena laikā? Jā, nu, nē, ļoti normāls jautājums un, jā, tā kā es neesmu varbūt izteiktākais sprinteris un, es varbūt neesmu tas sudotais, kas, teiksim, visas distances ir spējīgs sudot. Man vienkārši ir favorīta distance, kur es izvēlos, pie kā es arī lieku akcentu treniņos, jo strādājot ar poļu komandu kopā, kur pārsvarā visi šie te sudotāji ir savā mērā sprinteri, tad, nu, attiecīgi, sprinta treniņos viņi būs tie, kas vadīs šos te treniņus, un, attiecīgi, izturības treniņos es būšu tas, kas šo te grūto darbu liks iekšā. Tā kā, jā, es negribu to noliegt, un es varu droši teikt, ka starts nav mana stiprākā puse, un es to arī apzinos, jā, bet, nu, treniņos jau es tāpat cenšos darīt visu, lai šis te starts man attīstītos, un svarzālēs mēs arī ar treneriem strādājam uz šo te eksplozivitāti vairāk, un es teiktu, jā, līdz ko es pievienojos Polijas komandai, tad, nu, es pat teiktu, ar katram sacensībām man šīs te starta īpašības attīstījās. Cik daudz tu pats teiktu ir šortrekā tā fiziskā attīstība pret kaut kādām taktiskām mahinācijām? Nu, 500 metros es teiktu, kad, ja tev ir labs celiņš, ja tu esi fiziski spējīgs, ātrs, nu, tev tik ļoti
taktiski tev tur baigi neko nevajadzēs darīt. Bet atkal attiecīgi, ja runa ir par 1500 metru distanci, tad tev nesanāks tikai, ka tu esi spēcīgs un tu visu skrējiens vinnēs. Tā tas nenotiek. Varbūt kaut kādus 10 gadus atpakaļ, varbūt tāpēc arī korejieši bija tik spēcīgi, ka viņi vienkārši izmantoja šo te savu pārākumu par citiem, un viņi šo te skrējienu vienkārši sāka aizmugurē, taupīja spēkus, visi tie priekšā tur grūstījās, mainīja pozīcijas un vienkārši tādā veidā zaudēja spēkus. Korejieši vienkārši sēdēja aizmugurē, taupīja spēkus un pēdējos 2-3 apļos vienkārši apzina visu pārpus. Bet tagad jau tas sports ir tā attīstījies, tā audzis, kad palielam visas komandas ir spējīgas sacensties savā starpā un, kā jau mēs redzējām, tad olimpiādē favorīti bija nīderlandieši, kas līdz šim nav tā bijis, ka olimpiskajās spēlēs viņi tik daudz medaļas izcīna. Tā kā, jā, Koreja, protams, bija 2. vietā, bet attiecīgi Ķīnai arī man šķiet tikai bija 1 medaļa, ja nemaldos. Bet šobrīd šortrakā Latvijā tu esi tāds vienīgais brīnumbērns. Uz Olimpiskajām spēlēm bija kvalificējies arī tavs vienāds Reinis Bērziņš, bet ne 500 metros, ne 1000 metros netika tālāk ceturtdaļu finālā. Un ir bijuši diezgan daudz patiesībā sporta veidu Latvijā, kas kur ir tas viens sportists, kurš sacīna tās medaļas trofejas, bet līdz ar to arī tā popularitāte uz to vienu brīdi ir tas pīks, kad ir visi par to fanu un skatās, bet pēc tam it kā nav turpinājuma. Vai tu redzi, ka šortrakā varētu būt līdzīgi? Teiksim, runa iet par valsts attīstību, ja? Kā kopumā Latvija attīstās šortrakā, pareizi? Jā. Nu, jā, es varētu teikt, ka tas mums ir tas, tā teikt, tas klupšanas akmens, uz ko mēs visu laiku atduramies. Jo, kā jau, es domāju, daudzi arī zina, tad mums šie te treniņi, it sevišķi vasaras posmos, varbūt kādu pirmā nometne mēs, protams, varam šeit aizvadīt, bet attiecīgi mēs jau meklējam komandas ārzemēs, pie kurām pievienoties. Manā gadījumā tā ir Polija, Reina gadījumā tā ir Nīderlanda, jau 2. sezonu viņš ar viņiem strādā. Bet, jā, lai mēs gribētu attīstīties šeit un veidot šo te short-track infrastruktūru Latvijā, kā valstī, tad vienīgais risinājums ir veikt šo te attīstību Rīgā. Jo šie te visi bērni, kas, mums ir treniņu centrs Ventspilī, mums ir treniņu centrs Jelgavā, bet, teiksim, bērni pēc pamatskolas vai pēc vidusskolas beigšanas izdomā iet mācīties tālāk Rīgā, ko arī, es domāju, 80% izvēlēsies iet šo te Rīgu vai, jā, jo viņiem vienkārši nebūs opcijas. Ventspilī tu nesavienos mācības ar treniņiem Ventspilī, teiksim, ar mācībām Rīgā. Un attiecīgi arī Jelgava, es teiktu, priekš tāda profesionālā līmeņa, tas arī nav iespējams. Un tāpēc mēs arī cenšamies savā mērā, mums ir arī ļoti daudz jāiesaistās un, jā, kā jau es aizkadrā teicu, tad šodien mums arī bija sapulcs ar Daugavas halas direktoru un, jā, mēs vienkārši skatāmies, meklējam opcijas, prasam, vai ir šīs te iespējas un mēģinam kaut ko darīt, jo, nekad nebūs īstais laiks, bet, ja šis nav īstais laiks, tad kurš tad būs tas īstais laiks? Tavs brālis Kārlis izteicās, ka Latvijai vajadzētu kaut kādu atsevišķu treniņu centru šortrakā. Kas ir tās atšķirības, piemēram, no hokeja laukuma? Jūs nevarat trenēties arī tāda Daugavas stadiona hokeja laukumu izmantot? Vislabākajā gadījumā jau, protams, mēs varam izmantot vienalga kādu hallu, bet atkal ir jautājums, vai ledus kvalitāte būs laba, jo, šortrakā ir ļoti, ļoti specifiski tas, kad līdz, ko tev būs bišķiņ netīrs ledus, tu pārslidos ar to šauro asmeni pāri un
tas asinājums, ko tu esi uzasinājis, tur sanāk tam asmenim nāk pāri tādas tā kā metāla kārtiņa maza. Un iedomājies, tu uzsudo uz, pieņemsim, smilšgraudiņu, un tev viss tā kārtiņa, kas tev tur uz to ledu, viņi noiet vienkārši nost. Mēs viņu saucam, ka tā slide ir norauta. Un tu ieejot šajā virāžā, tev tā slide vienkārši neturēs. Tu vienkārši ielidos bortā un tur nebūs nekādas iespējas. Tas ir viens, un svarīgākais jau ir tas, kad mums vajag šos te matračus, jo, shorttracks, kā jau olimpiādē, es domāju, kad mūsu komentētais Endijs, es domāju, kad Endijs Vigans, ar ko es arī Jelgavā trenējos kopā, es domāju, kad viņš arī teica uz kādiem ātrumiem mēs slidojam, tas ir ap 52 km/h uz ātrajām distancēm un ātriem treniņiem, tad, attiecīgi var iedomāties, kādas ir sajūtas, kad tu uz 50 km/h ielido tādā bortā, kurš, teiksim, kā Jelgavā, Ventspilī, šīs te madraces ir, tādā biezumā, varbūt bišķiņ biezāks, bet, viņš vienkārši ir veca sistēma un nav pietiekoši drošs, ir jau vairākas reizes tur ir krists iekšā, un viņš vienkārši ir izsists. Un tad šī ir arī galvenā problēma, uz ko mēs skatāmies, jo vislabākajā gadījumā jau būtu tā, kad mums būtu pielāgota halle tāda, kad hokeja laukumam tu noņem bortus cietos nost un uzliec vienkārši mīkstos matračus, kas ir, apmēram 1,5 metra biezi. Un iekrītot šajā te matracī, tu ar savu inerci to matraci pastumt, tev nav, teiksim, ciets borts aiz muguras, kas apstādinās šo te kustību. Un līdz ar to arī attiecīgi tas trauma risks ir daudz mazāks. Un, mēs, protams, saprotam, ka šāda opcija nepastāv, jo, Daugavas stadionā tās sporta skolas ir daudz, un šie te klubi hokeja ir ļoti, ļoti lielā apjomā. Un, teiksim, ja mēs gribam šo te vienu halles savākt no hokejistiem, tad, tur būtu, es domāju, ap kādiem 500 bērniem, kas vienkārši mēs viņus, teiksim tā, izmest no mājām ārā, un viņiem nebūtu, kur trenēties, un tāda jau arī nav opcija. Tā kā mēs vienkārši skatāmies, ko mēs varam darīt, skatāmies tagad uz šo te pašu variantu, ka mēs nopērkam vienkārši arī šos te biezos matračus, bet tik un tā viņus liekam uz šiem te hokeja bortiem un nepaņemam visus tos hokeja laikus, nesavācam un arī mēģinam iespraukties tur pa kaut kādām brīvajām stundām, un tad šodien arī bija tā sapulce, kur mēs plus mīnus sapratām, ka ir variants, ka tas varētu strādāt, bet attiecīgi problēma ir nauda, kā visur. Minēja, ka vēl viena problēma tas, ka, tas vēsturiskais turpinājums, to kaut kādu pēcnācēju šortrakā, ka grūti ir saražot, jo vienkārši nav, kur pēc tam trenēties tajā pārejas periodā uz pieaugušo posmu. Kā tas realitātē izpaužās, cik daudzi varbūt tavu paziņas vai kāds zinām cilvēku, cik tu zini, ka reāli tiešām aizbrauc arī uz ārzemēm trenēties un skatās šortraku tādā nopietnā gaismā? No Latvijas es teiktu, no vīriešiem ir tikai 4. Tas ir es, Reinis, Linards un Māris. Un tad vēl ir Anna Jansone, kas arī trenējas Nīderlandē, bet šie te 2 pārējie bez Reina, kurus es nosaucu, tad viņi arī pievienojušies ir Polijas junioru komandai. Un, teiksim, varbūt viņi ir tie tādi arī spilgtākie, kas mēģina vienkārši kaut ko dabūt, jo, es uzskatu, ka priekš tā, cik daudz gadi un cik daudz laiks un pacietība un vispārējais, un kam tu esi gājis cauri, tas viss tev ir tajos gados tik nenormāli ieguldīts tas darbs, un būtu jau muļķīgi atmesties, teiksim, ja tev tie rezultāti ar katru gadu aug. Un, tagad mēs mēģinam izdarīt tā, lai visiem būtu labi, lai Latvijas komandai būtu labi, jo, kā jau es teicu, tad šie te 2 atlēti, tad Māris un Linards, viņiem jau tā galvenā problēma ir tā, ka viņiem jāiet mācīties. Un
Viņi jau teica, ka ja šo te centru izveidi nevarēs izveidot šeit Rīgā, Daugavas stadionā, kur viņi arī grib šeit patiet mācīties, nu tad viņiem nav opcijas. Viņi vienkārši beigs karjeru, jā. Jo, nu, trenēties ārzemēs, kur viņam arī pašiem ir jāmaksā, nu, teiksim, viņam jau nav tas vecums vairāk, kur tu esi kāds 13 līdz 16 gadus vecs, kur vecāki vēl varbūt kaut ko piepalīdzēt. Nu, es teiktu, ka viņam jau tas vecums ir tāds, ka viņam jāsāk jau pelnīt naudu, un vecāki vairs nav tie, kuriem būtu jāsadz tās izmaksas. Tu pats sākumā trenējies ar Vāciju. Kāpēc notika tā maiņa? Kāpēc pārgāji uz Poliju? Jā, tagad es trenējos Vācijā, tad mums šis treneris bija Stjuarts Horspuls, kas arī šeit pat ar mums Jelgavā bija izlases treneris. Un tajā laikā viņš Vācijas komandu trenēja, viņš man pasaules tur. Es, teiksim tā, nometņu veidā arī gāju šiem te treniņiem cauri. 2 līdz 3 nedēļas es biju Vācijā, un tad kādu nedēļu, pusotru es biju šeit pat Latvijā. Un pievienojās arī Polijas izlase treniņos ar Vāciju kopā. Un jā, Polijai jau sāk veidoties tāda nopietnā grupa. Un tad nu, man attiecīgi bija jāizvēlās, vai es palieku strādāt ar šo te Vācijas komandu, kur nu, varbūt potenciāls bija lielāks dēļ tā, ka šie te atlēti bija salīdzinoši vecāki. Viņi bija pieredzējušāki, un Polijas komanda bija salīdzinoši jauna, bet nu, viņiem atkal bonus bija tas, kad 2 galvenie treneri no Polijas komandas bija strādājuši ar Krievijas izlasi, kas nu, pirms šiem te visiem kara pasākumiem, kad šos te krievu sportistus aizliedz viņiem startēt, tad nu, Krievija arī bija viena no tām valstīm, kas ir ļoti, ļoti spēcīgi, un jā, viņi arī ir spējīgi izcīnīt šīs te augstās godalgas, un tad attiecīgi tas bija bonus neliels, kad viņiem šie te treneri zinoši, un mums galvenais treneris tajā laikā, kas bija Polijā, tad viņš strādāja kā slīdu speciālists vēl Krievijā. Un tad attiecīgi viņš ir spējīgs šīs te slīdus uztaisīt tādas, kādas tev vajag. Un viņš tev var specifiski piemeklēt šo te locījumu, rādījusu. Un jā, es varbūt nedaudz arī noriskēju ar to, kad tā poļu komanda bija nedaudz jaunāka, bet attiecīgi viņiem tā attīstība viss, kā Polijā viss tas shorttracks attīstījās, un viņiem vienkārši ir tāda sistēma, kad no pilsētām tu ej uz skolu, un tu nomācies kaut kāds pāris stundas normālās, nu, parastā skolā, un tad tu ej, teiksim, to otru pusi no skolas tās dienas, tu ej uz slidošanu, uz shorttrack. Teiksim, viņiem ar hokeja slidām vai ar daisošanu vai ar tām pašām shorttrack slidām, viņi vienkārši iet un trenējās. Līdz ar ko es sastādīju visus šos te plusus. Es redzēju, ka poļiem tiešām viņi spiež uz šo te shorttrack attīstību, un dēļ tā es arī izvēlējos ar Polijas komandu strādāt, un jā, šī jau ir piektā sezona, kopš es pievienojos viņiem. Un nav plānā mainīt, ja? Nu, attiecīgi, ja mums šo te Daugavas stadionu izveido, tad nu, no poļiem būs jāatvadās. Jā, jo, nu, ja mēs šeit trenējāmies, es jau nevaru viņiem nekā palīdzēt tur Polijā. Tā kā, jā, jāskatās. Un es domāju, ka tas ir ļoti liels mīnus, jo es kā treniņa biedrs, kā sparring partneris viņiem, es domāju, ka es ļoti daudz esmu viņiem iedevis, un šajos te treniņos viņi to apjomu bez manis, es domāju, ka nebūs spējīgi izdarīt. Tā kā, jā, skatīsimies, kā būs, vienkārši jāgaida tagad. Pašlaik izskatās, ka tu esi uzņēmies tādu aizbildņa tēva lomu Latvijas shorttrackam. Kas ir tas, varbūt, ko no ārzemju pieredzes tu vēlies pārnest, ieviest Latvijā? Nu, tā kā es esmu jau 5 sezonas izgājis cauri šim te treniņu procesam visam, es domāju, ka
tās zināšanas ir ne tikai man. Es domāju, kad Reinis ir arī ļoti, ļoti spējīgs šīs te zināšanas nodot tālāk jauniem atlētiem, un es domāju, ka šī te treniņu centra izveide būtu, nu, milzīgs solis uz priekšu shorttrack attīstībai, bet, jā, ja man ir tāds viena konkurēta lieta, kas man ir jānosauc, ko es būtu spējīgs iedot, nu, es domāju, ka es būšu spējīgs iedot ļoti, ļoti daudz, un es tādu vienu mazu lietu, tad man ir jānosauc, ka es spējīgs iemācīt to pašu locījumu rādījus, jo izgājām cauri arī visam tam procesam ar Reini, jo, teiksim, poļiem, viņiem ir zināms treneris, ļoti spējīgs treneris, kurš var arī šos te slidu asmeņus locīt un rādījus taisīt. Tad no viņa mēs ieguvām šīs te zināšanas, Reinis ieguva, Reinis pēc tam nodeva tālāk viņas man. Attiecīgi visas taktiskās lietas, tehniskās lietas, jā, tur ir tik daudz tā informācija, kad, es domāju, kad, jā, es esmu arī pats izmācījies par treneri un varbūt tad pēc karjeras, ka es beigšu, tad es arī, ja šeit te kaut kas notiks, tad, protams, šīs te visas zināšanas es varu droši nodot tālāk. Tu redzi arī, ka ir kam? Ir tas pieprasījums treniņos bērni nāk? Pēc olimpiskās medaļas, jā, cilvēki ir ieinteresēti, it sevišķi Jelgavā. Ventspilī bišķiņ mazāk. Es pats esmu no Ventspils, tā kā, jā, bišķiņ žēl, ka Ventspilī nav ieinteresēti tie cilvēki tik daudz, bet, jā, Jelgavā gandrīz katru dienu zvanu trenerim un jautā, kur var pieteikties shorttrackam, tā kā tā interese ir diezgan iespaidīga. Es teiktu, ka šis te sportveids varbūt pašā sākumā nav arī tas dārgākais, un pat ja, teiksim, tu iestājies šajā te sportā un varbūt tās pirmās dienas aizvada tieši trenējoties shorttrack, es domāju, ka tas jau tāpat iedos vispārējo fizisko attīstību ļoti kvalitatīvu, ļoti, tādu kapitālu un jā, ja teiksim, šie te topošie atlēti vienkārši izmanto šo te sportveidu kā bāzes sagatavošanu, es domāju, ka tas arī ir ļoti labs veids, kā popularizēt šo te sportveidu, jā, kopumā. Vai Ventspilī jums arī ir tā kā tieši paredzēts precīzi sanāk shorttrackam trase, vai arī izmantojat hokeja laukumu? Īstenībā Ventspils jau, tagad jau diezgan daudz gadus atpakaļ, bet, jā, mums jau arī bija mazais laukums, kā gandrīz, man šķiet, ka gandrīz visās Latvijas ledushalēs ir šis te mazais hokeja laukums, un, jā, Ventspils jau arī ir viena no retajām vietām, kur, tagad, teiksim, var arī šīs te sacensības savā mērā aizvadīt, jo šis te laukums atbilst visiem izmēriem un parametriem. Tā kā, jā, Ventspils bija, es teiktu, ieguldīja ļoti daudz līdzekļus, lai veiktu šo te shorttrack attīstību, jo hokejistiem varbūt šo te halli nevajadzēja baigi plašāk un apmierināja arī tas, kas bija pirms tam. Bet, jā, problēma bija tā, ka nevarēja šīs te shorttrack sacensības veikt, un Ventspils bija viena no tām vietām, kas iesaistījās, palīdzēja, un, jā, tā kā jāsaka arī paldies viņiem, ka sanāca, teiksim, arī man tas kā bonus bija, kad tā motivācija varbūt arī bišķiņ dēļ tā aug, kad tu redzēji, ka varbūt tā attīstība arī nedaudz iet uz priekšu, un tas arī tā kā stūm nedaudz uz augšu. Minēja, ka agrāk Krievija bija tādos topos, Nīderlandē šogad daudz medaļas. Ko tu pats uztver kā sev tādu lielāko konkurentu? Jā, es teiktu, ka nīderlandieši, es varu nosaukt nīderlandiešu kā komandu, bet īstenībā jau tur ir tikai 2 šie te atlēti, kas ir ļoti, ļoti spēcīgi, un pārējie, protams, arī ir labi, bet tā kā pa mani pārāk ir varbūt šis te Jens Van Vouts, kas
jā, divkārtējs čempions individuālajās distancēs un plus vēl stafetē, tā kā viņš ir viens no tiem, kas, protams, ir tāds cilvēks, uz ko es skatos un analizēju, kā viņš sudo, bet es teiktu, ka viņš ir tāds unikāls, tāds viens no retajiem, kas var sev tik labi parādīt, un es teiktu, ka viņam arī diezgan liels tāds talants uz šo te sudošanu un jā, un teiksim, tā tas otrs, kas ir no Nīderlandes, ir sieviete, Sandra Velzebora, kas arī sev šogad ļoti labi parādīja. Un, jā, no pārējām komandām, nu, protams, tā paša Kanāda, kam, es domāju, arī ļoti liels līdzekļus iegulda šai te shorttrack attīstībai. Tur var nosaukt, jā, Williamu Danžinu, kas divkārtējs, kā mēs viņu latviski varam nosaukt, Crystal Globe uzvarētājs. Tā kā tas kristāla kausa ieguvējs, kas ir attiecīgi pēc 6 pasaules kausa posmiem, ja tu pēc 3 distancēm sakopo visus rezultātus kopā, tad, nu, viņš 2 sezonas noturējās pirmais. Un, nu, tādu rezultātu parādīt, es domāju, reti kurš var. Bet, nu jā, Kanāda ir viena no tām valstīm, kas shorttrackā ir ļoti augstā līmenī, tā paša Koreja. Ķīna, kur arī ļoti lieli līdzekļi tiek veltīti shorttrackam. Nu, Korejā vispār šis te shorttracks ir nacionālais sportveids, un tādēļ arī šis te sportveids ir ļoti attīstīts, un viņi arī sev ļoti labi māk parādīt. Jā, kā jau es arī te minēju Ķīnu, kas arī pirms pāris gadiem nopirka Ungārijas atlētus. Viņiem alga, ja nemaldos, ir tur miljons uz augšu pa sezonu. Tā kā, nu, viņi šos te līdzekļus ir spējīgi iedot viņiem, un jā, nu, visas tās lielās valstis, es teiktu, kad viņas viens ar otru mēģina konkurēt, un jā, tur treneri mainās, iet uz citām komandām no Itālija. Jā, Itālija arī īstenībā ļoti labi sev parādīja olimpiādē. Tā kā, jā, nu, šīs te valsts varbūt būs tādas, kas, ar kurām ir grūti pacīnīties, jā. Bet, nu, tas ir izdarāms. Nu, it kā Latvijas izlases sportists trenējies arī komandā ar Poliju un tā, bet vai tu sev vairāk izjūti tā kā individuāli sportisti vai, nu, arī tiešām kā daļa no komandas ikdienā? Nu, tā kā man treniņi ir jāizvada kopā ar Polijas komandu ikdienā, tad, nu, protams, es it kā poļus varu nosaukt kā savus komandas biedrus, bet tad, kad tu esi skrējienā, nu, protams, tu domāsi vairāk par sevi nekā par palīdzēšanu šiem te Polijas atlētiem, jo, nu, teiksim, palīdzot šiem te, teiksim, sadarbojoties skrējiena laikā ar kādu sportistu, tas ir pirmkārtam ļoti grūti izdarīt, jo tu nezini, uz cik spējīgs ir šis te, teiksim, nevis īstenībā nevis spējīgs, bet vairāk ir par to, vai šis te sportists, ar kuru tu sadarbojies, vai viņš būs, vai viņam būs šīs te iespējas īstenībā, nu, vispār veikt šīs te apzīšanas, vai viņš būs gatavs, teiksim, tajā momentā, kad tu kaut ko izdari, lai viņam palīdzētu, vai viņš izmanto šo te momentu. Un, jā, tā kā tās komandas sudošanas vairāk ir tā, kad, ja tev sanāk, ja nesanāk, tad nesanāk. Un, jā, pārsvarā ar poļiem sudojot, viņi vairāk izvēlās startēt individuāli un, jā, viņi arī savā ziņā negrib tevi iegāzt, jo, nu, tā kā es jau teicu, tad šī te sadarbība var būt tāda nedaudz riskanta un var neizdoties. Tā kā, jā, pārsvarā mēs sudojam, teiksim tā, katrs pats par sevi, bet tāpat treniņos tu ej kā komanda iekšā un šo te visu grūto darbu dara kā komanda.
Vai teikt, ka tu rasējies vairāk tā kā tāds riskētājs vai aprēķinātājs? Nu, es teiktu gan. Atkarībā no nu, labi, ir mums, shorttrack apritē tādi atlēti, kas ir tikai riskētāji. Attiecīgi, viņu šīs te apzīšanas veids tādas, kad, nu, tā kā kamikadze, ja. Viņi vienkārši lec iekšā, nedomājot vispār ne par ko, seko kritieni, protams, arī traumas un, jā, nu, es varbūt esmu tāds, kas, teiksim, ja tev sezonas laikā ir 6 pasaules kausa posmi, tad, nu, tu šajos posmos tāpat, ja tu esi labi veicis šo te vasaras periodu, šo te sagatavošanās periodu, tad es domāju, kad, nu, tev būs visas iespējas un tev nevajadzēs, tik ļoti riskēt, jo tu būsi vienkārši spējīgs, šos te it sevišķi pirmās kārtas aizvadīt, tādas, ka tu vienkārši tiec tālāk. Tev nav tur jādomā, okei, tagad es mēģināšu riskēt un, lekšu iekšā un cerēšu, kad, tur tas sportists man neieraudzīs. Bet, nu, bieži vien ir tā, kad, tev tās cerības ir tikai cerības un, tas sportists, kuram tu veic šo te riskanto apzīšanu, viņš jau zina, kad šis ir pārkāpums un, tiesneši viņu vienkārši iecels nākošajā kārtā. Dabū minimālu kontaktu, izej uz āru, nezinu, pacel tur rokas gaisā un parāda, kas notiek. Un tu attiecīgi zini, ka tu būsi nākošajā kārtā un, jā, tur nekas nesanāk. Es gribēju tev izteikt komplimentu. Man likās ļoti interesanti un tāds kārtīgs biznesmeņa gājiens, ka tavs variants, kā monetizēt un pirmkārt popularizēt shorttrack, bet arī monetizēt šo savu medaļu, ka Naska izveidoja mājaslapu, kur var pieteikt arī sadarbības ar tevi. Vai apzināti centies izveidot tā kā tādu influenceru karjeru, jo tev arī soc tīkla tagad izstāstā ļoti sakārtot? Nu jā, pirms tam es, man jau īstenībā mamma teica, kad, visus šos te gadus spied uz to uz tiem sociālajiem tīkliem un mēģini tur likt kaut ko iekšā, bet, nu, tad es viņai visu laiku teicu, es neesmu meitene, man tā popularitāte varbūt nebūs tik liela, protams, man būs daudz grūtāk to izdarīt. Un, nu jā, tas bija vairāk arī pirms šiem te panākumiem, jo es teicu, ka, nu, man nav vēl tādu panākumu, lai mani kāds, atpazītu un, tā kā shorttracks varbūt arī, jā, nav tas populārākais sports, tad, nu, tev ir grūti izsisties un es varbūt mēģināju šo te, teiksim tā, atpazīstamību vairāk, veicināt ar to, ka es kaut kādas tādas, teiksim tā kā aktieru mākslu nedaudz, arī šajos te, skrējienos, ka man sanāca Eiropas čempionātā, es, netiku uz A finālu, man sanāca sudot B finālā. Un mēs, dēļ tā, ka bija ļoti daudz šie te kontakti, sanāca daudz diskvalifikācijas, daudz iecelšanas A finālā šiem te sportistiem no pusfināla, tad, attiecīgi es biju tas, kas netika, bija vēl Itālijas sportists, kas netika, un tad mēs bijām tikai 2 sportisti B finālā. Un pa lielam Eiropas čempionātā, B finālā, nu, tas tev faktiski baigi neko tas nemaz nebija Eiropas čempionāts, tas bija pasaules, kausa posms. Nu, un tev, ja tu netiec A finālā, tev tas B fināls, it sevišķi, ja tie ir 2 cilvēki, tad, tev mainās pa 4 punktiem, vai tu esi pirmais paliec B finālā vai otrais. Līdz ar ko tas skrējiens bija tāds vairāk kā tāds pūļu izklaidēšana nekā tā sudošana un cenšanās uzvarēt. Protams, es tāpat centos uzvarēt, bet, jā, man sanāca tā, ka es pēdējā aplī kaut kā izlūzu kreisā slidu un sanāca tā, ka pazaudēju līdzsvaru, sasvēros uz aizmuguri. Man tas Itālijas sportists vēl nedaudz tā kā mēģināja noturēt, bet, jā, viņš nevarēja noturēt mani un, sanāk, es nokritu. Viņš, lēnām sāk bremzēt uz finiša līniju, pirms finiša līnijas viņš apstājās,
un vienkārši pagaidīja mani, kad kamēr es viņu, jā, pieslidoju viņam tuvumā klāt, bet, jā, viņš tāpat pāršķērsoja šo te finiša līniju pirmais, un, nu, tas bija tāds kuriozais pasākums, jā. Un no tā brīža arī varbūt nedaudz vairāk es mēģinu spēlēt uz to, kad, jā, savās izdevībās ir vairāk šis te sporta veids jāreklamē. Nu, nevis vispār sporta veids, bet es mēģinu sevi reklamēt tā vairāk ar humoru, un es domāju, tas varbūt kaut kā nedaudz arī paraus līdz to publiku, sevišķi arī olimpiskajās spēlēs mums tur ar Jānis Duļevskis bija daudz video, kur bija tādi vairāk ar humoru un tādi smieklīgi, jā, tā. Smieklīgi arī, ka mamma 24-gadīgam čalim saka, vajag vairāk likt Instagramā. Tur vēl pašā sanā apakšā ir skaists citāts: ceļš uz sudrabu un zelta vienmēr sākas ar bronzas domāšanas veidu. Tas tiešām ir tavs citāts? Nē. Man palīdzēja šo te mājaslapu izveidot Ģirds Ziemans, kurš arī īstenībā kādreiz, viņš arī no Ventspils, viņš kādreiz arī slidoja ar mums kopā Ventspilī, un jā, viņš bija viens no tiem, kas arī mani paaicināja uz šo te apdrošināšanas kompāniju Balta, kur es, nu arī viņiem varbūt nebija jāizmanto šī te mājaslapa, un es vairāk sazīmēju to darījumu caur viņu, un es arī vienkārši aizgāju, uztaisīju prezentāciju, aizgāju publikai, nostāstīju savu, teiksim tā, ceļu līdz olimpiskajai bronzas medaļai, un tad, nu, attiecīgi par šo te pasākumu es arī saņemu savu šo te autora atlīdzību, kas, nu, arī nelielā mērā man nedaudz palīdz, un, jā, šo te stāstu es izmantoju kā vienkārši kā lietu, lai var attīstīties un vienkārši sev pareklamēt. Jā, ja es vēl pie reizes varu nopelnīt, nu, kāpēc ne? Viens no arī smieklīgajiem video. Vai tu teiktu, ka tu izvēlējies šorttraku vai šorttraks izvēlējās tevi? Grūts jautājums. Nu, es teiktu, kad savā ziņā gan jau kā abas versijas. Tāpēc, kad es gāju uz šorttraku dēļ tā, ka man vienkārši patika slidot. Un šorttraks man izvēlējās dēļ tā, kad vienkārši es ar šiem te gadiem ejot uz priekšu, vienkārši šis te sporta veids mani noturēja labā formā. Es biju, jā, spējīgs no pamatskolas līdz vidusskolai sev ļoti labi parādīt arī sporta stundās, un, jā, nu, teiksim, varbūt tā specifika mums ir tieši uz šo te slidošanu, bet fiziski varbūt es tur nebija tas veiklākais tur ar basketbolu bumbu, bet, teiksim, visur, kur man ir jāskrien, jāpievelkās vai, nezinu, tur vienalga lekšana, tāllikšana, tur augstslēgšana, nu, es biju, jā, viens no, es pat teiktu, nu, labākais, jā. Tā kā, jā, tādā veidā. Gan tu, gan tavi brāļi jau 5 gadiem tika aizsūtīti šorttrakā. Tā tāda ļoti neparasta izvēle, kur sūtīt bērnus. Kāpēc tā? Jā, tā ir ļoti neparasta izvēle. Nu, tur man jājautā ir vecākiem. Nu, es savā ziņā jau es domāju, ka tas arī bija dēļ tā, ka uz šo te publisko slidošanu man lielākais brālis, viņš gāja vienkārši no skolas, un viņam bija šī te opcija, kas man šķiet, kad, nu, tagad nav tā, kad no skolām tu ej un aizved šos te skolas stundas, kā sporta stundas, tu aizvedi slidošanā, un viņš bija viens no retajiem, kuram bija šī te iespēja Ventspilī, un tad vienkārši es gāju viņam līdzi. Jā, un tāpēc arī tā varbūt tāpēc arī tā sanāca, jā.
Neiespītējies nevienā brīdī, ka gribi tomēr uz hokeju? Tā jau tāda Latvijas sporta klasika drīzāk. Es domāju, ka ja man nebūtu šorteks, es noteikti būtu hokejists. Es tādu 90% varu garantēt. Bet atkal es domāju to, kad varbūt šis te sporta veids padarīja mani tādu alkatīgu, tādu, kad, teiksim, es zinu, kad, ja man nav rezultāti, man attiecīgi nav tā izaugsme, man nav finansiālais nodrošinājums, un, pēdējos, cik es varu atcerēties, es teiktu, no 16. vai no 17. gada es jau esmu Latvijas Olimpiskajā vienībā, kur es tieku finansiāli nodrošināts katru sezonu. Un, jo man ir augstāki rezultāti, jo man attiecīgi tas finansējums ir lielāks. Un, tur nav varbūt tā, nezinu, tur, ja mēs salīdzinām ar NHL vai NBA, protams, tādu līgumu man nav, bet, savā ziņā man vismaz ir kaut kas, un es vienkārši eju uz priekšu. Un es nezinu, vai jebkādā citā sporta veidā varbūt man, ja es, teiksim, būtu izvēlējies kādu citu sporta veidu, varbūt man nebūtu tas drives, tā vēlme sevi tajos treniņos mocīt un plēst kopā, un varbūt es nebūtu ticis tur, kur es esmu tagad, nekur citur. Tīri par naudām runājot, sanāk, tev finansējums ir no Latvijas Olimpiskās vienības, nekādas komandas klubi īsti nevar būt, vai ne? Un tad vēl kaut kādas naudiņas ienāk arī no kaut kādiem labiem rezultātiem pasaules kausa posmos un citur, ja? Vislielākā nauda jau apgrozās ap olimpiādu. Ja tev medaļa ir, tad, attiecīgi, ja tev ir zelta medaļa, tad tur man šķiet ap kādiem 130,000 tev tā nauda grozās. Pa bronzas medaļu, cik es saprotu, tad, man personīgi nekas vēl nav ienācis, tā kā es nemācīšu teikt, cik tur precīzi tā summa ir, bet, arī ap kādiem 50,000, kas, ir, ļoti, ļoti liela summa. Un, attiecīgi, visās šajās te mazajās sacensībās, pasaules kausos un, mazās sacensības, tās ir mums galvenās sacensības, teiksim, ja nav olimpiāda, bet, šie te pasaules kausa, Eiropas čempionāti un pasaules čempionāti, tur arī var nopelnīt. Un, sevišķi, ja tu paliec kopvērtējumā pasaules kausos, pēc visiem šiem te 6 posmiem, labās vietās, tad, teiksim, ja tu finišē pirmais, tad visās 3 distancēs, tad, tu arī ap kādiem 60,000, 70 var nopelnīt. Un tā kā es esmu pāris gadus finišējis top 3-niekā, 1000 metros, tad, arī es savu daļu nedaudz arī šajai te algai pielieku klāt. Un, tādā veidā mēs cīnāmies. Plus vēl Ventspils mani atbalsta katru gadu. Un tā kā no turienes vēl nāk ap kādiem 500 eiro mēnesī klāt. Bet par treniņiem Polijā tu no savas kabatas maksāji? Par treniņiem Polijā par treniņiem man nekas nav jāmaksā. Es vienkārši braucu tur un trenējos, bet, atkal ir tas, kad tev ir dzīvošanas izmaksas jāsedz un ēšanas izmaksas jāsedz, kur man Latvijas Olimpiskā vienība, tik cik man ir tas budžets uz to sezonu, kas, nav tas milzīgākais budžets, protams, un, ja man šis te viss sanāk par šo te summu, tad, protams, viņi man nosedz, ja, teiksim, kaut kas pietrūkst, tad atkal mēs meklējam risinājumus un skatāmies, bet, pārsvarā ir tā, kad līdz šim faktiski viss man ir bijis apmaksāts. Atgriežoties pie ģimenes tēmas, kā bija uzaugt tādā ģimenē, kur visi 3 puikas spēlē vienu to pašu, darbojas vienā tajā pašā sportā, vai bija vairāk tāda konkurence vai atbalsts?
Nu, es teiktu, ka varbūt, jo tu, teiksim, kad tu esi junioru vecumā, tev tāpat ir, tu esi tāpat dažādās grupās. Tu neesi vienā, tu sacensībās nesadosi viens pret vienu. Vai tur, teiksim, mēs trijatā nevarētu būt vienā skrējienā. Un, jā, es domāju vairāk, ka tas bija tāds vairāk ieguvums tieši treniņos, ka, teiksim, lielākais brālis varbūt rādīja savā veidā piemēru, un tad tu kā jaunākais, es kā viduvējais brālis, tad centos viņam vienkārši tikt līdzi. Ja man sanāca ļoti labi, ja es viņu vēl tur varēju kādu retu reizi apdzīt, tad, vispār es tur jutos, jā, kā karalis, jā. Tā kā, jā, tādā veidā. Es domāju, jā, ja jautājums, vai tas bija tā kā konkurence, tad es domāju, jā, tad pozitīvā veidā. Jūs te baigi dziļi izgājāt cauri. Es iegūstu arī treneru izglītību, vai tad nākotnē redzi sev kā treneri? Es domāju, visas iespējas. Tā kā jau mēs zinām, tad Haralds Silovs ir šobrīd Nīderlandes izlases viens no galvenajiem treneriem. Un, jā, viņš arī bija shorttrack apritē, divkārtējs absolūtais Eiropas čempions. Tā kā, varbūt man šāda titula vēl nav, bet, man ir tas, kas atkal viņam nav. Man ir olimpiskā medaļa, līdz ar ko es domāju, ka es ar savām zināšanām, protams, pēc karjeras beigšanas, es domāju, ka es būšu interesants daudzām komandām. Es domāju, kad pat tad, ja tu beidz šo te karjeru, teiksim, kā Viktors Āns, kas arī pārgāja no Korejas uz Krieviju trenēties, tad, viņš pēc karjeras beigšanas pievienojās Ķīnas komandai, kur arī viņam maksāja 1 miljonu, vienkārši par to, ka viņš ir treniņos viņiem sparinga partners. Es domāju, ka, es būtu ļoti ieinteresēts, ja es, teiksim, izdomāju karjeru beigt, bet man ir šāds te piedāvājums, es domāju, tas būtu diezgan muļķīgi pateikt nē. Uz olimpiādu tev arī brālis Kārlis brauc līdzi kā treneris. Jums ir vienāda izglītība, viņš ir tikai 2,5 gadus vecāks. Tu viņu tiešām arī uztver kā autoritatīvu personu? Viņš jau īstenībā šī jau nav pirmā olimpiāda, kad viņš brauc man līdzi un palīdz. Otro olimpiādi aizvedam kopā. Protams, varbūt nav tā, ka viņš man katrā treniņā tur Polijā ir klāt, un es viņu tagad skaitīšu pa savu tikai vienīgo treneri. Protams, tā nav. Man ir daudz cilvēku, kas ar mani strādā, tie paši svarzāles treneri un psihologi Polijā, un arī tie 2 galvenie treneri, kas viņiem ir asistenti visi, un jā, bet Kārlis ir tas cilvēks, kam, teiksim, man kādā dienā man ir tā, ka es trenējos, un tu tajā vasaras periodā, kad tu trenējies tās 7-8 stundas, tev jau vienā momentā ir tā, kad varbūt tev tā gribēšana, tā vēlme un tā motivācija ir tāda, ka, tev vajag kādu cilvēku, kas tev palīdz, un es domāju, ka viņš arī ir viens no tiem, kas man mentāli sagatavo gan pirms sacensībām, gan ikdienā, un sevišķi vasaras periodos, kad iet tā grūtāk. Un olimpiādē tad viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas atbild par manu ekipējumu. Tā kā, es domāju, ka bez viņa man būtu tā, kad, teiksim, ja viņš nebūtu olimpiādē, tad man būtu jāizvēlās, vai es eju tagad pēc skrējiena asināt slides, vai es eju atsildīties. Un tā kā viņš man ir līdzi, es varu darīt abus divus. Viņš man uzasina slides, es eju atsildīties, vai, nezinu, tur ar fizioterapeitu izstrādāju kādus kājas muskuļus, kas man traucē, kas ir piedzīti, un jā, tā kā ir bonus, kad viņš man arī uz šo te olimpiādu brauc līdzi. Vai no brāļa ir vieglāk pieņemt kritiku nekā no sveša trenera? Atkarībā kādu, es teiktu. Atkarībā kādu, jā. Tā kā es varbūt
savā ziņā varbūt šo te kritiku no tādiem apkārtējiem cilvēkiem, kurus es tā mazāk pazīstu, es varbūt viņu uzņemu tā maigāk, bet jā, tā kā man ir tā, ka tos cilvēkus, kurus es pazīstu, tad šo te kritiku man ir tā grūti uzņemt, un es tā visu ņem pie sirds, bet nu tā kā es zinu, ka bieži vien viņš jokojās, un es domāju, ka mums 3 brāļu starpā, es domāju, jā, tā komunikācija ir tāda, ka tur ir vairāk nevis tāda nopietna. Protams, savā ziņā mēs arī tagad, teiksim, vajag būt nopietniem, mēs, protams, varam būt nopietni, bet jā, šī te komunikācija vairāk tāda jokojoties un tādā brīvākā gaisotnē, jā. Vēl par studiju procesu Sporta pedagoģijas akadēmijā. Tādam nišas sporta veidam, kas tad bija tie tavi pasniedzēji, kā tas process attīstījās? Nu, Sporta pedagoģijas akadēmijā, kad tu stājies iekšā, tur nebūs tā, ka tev būs specifiski kaut kādi pasniedzēji tieši šortrekam. Tur būs, nu, kā jau visās skolās, tad, ja tu ej uz vispārējo novirzi, nu, ja tu, teiksim, neizvēlies tur kaut kādu specifisko novirzienu, tad, nu, šajā skolā ir tāpat, ka tu vienkārši stājoties iekšā uzraksti, teiksim, kāds treneris tu gribi būt. Mūsu gadījumā tas ir šortrek treneris, un, attiecīgi tad, tas pēdējais posms, kas tev ir, nu, kādu pusgadu, tad, vai nedaudz mazāk, es jau tagad vairs īsti neatceros, cik ilgi mums bija tas viss, bet jā, tev skaitās prakse, un tu ej praktizējies pie kādiem no šiem te esošajiem šortrek treneriem. Manā gadījumā tā bija Irina Gončarova, kas ir Ventspils trenere, un arī šo te praksi es aizvedīju pie viņas. Man bija jāsastāda plāns, kādus treniņus es došu šiem te bērniem mēneša garumā, un nu, šo te praksi es nokārtoju ļoti labi. Tur nekādas vispār problēmas, un protams, bija šādi tādi komentāri, kas man tur nedaudz ir jāpieslīpē, jāpielabo, bet jā, kopumā tas skolas darbs notiek tā, ka tu mācies, es teiktu, tā vispārīgi. Tur jā, par fiziskajiem un teiksim, tādu par tehniskajiem aspektiem tu, nu, ko viņi man var iemācīt, ja es 20 gadus ar šortreku nodarbojos, un es jau no A līdz Z zinu, ko man vajag ikdienā darīt. Es domāju, ka tur jau vairāk ir par to, kad tev vienkārši jāiegūst šis te diploms un vienkārši jāiziet cauri tām mācībām, bet tā kā man, tā kā tās mācības notiek, jā, vispārīgi, tad, nu, mēs vienkārši izejam šim te posmam cauri. Beigās ir tā praksa, kur tu atkal praktizē savu sporta veidu, un tad tu beigās noliec gala eksāmenu, un tad šo te diplomu, kā jau mēs redzam, tad es arī ieguvu, jā. Un sanāk, par dēļslidošanas vai hokeja treneru tu iet nevarētu, bet vienīgā atšķirība jums tādā izglītības ziņā būtu tas pusgads praksē. Pārējais viss it kā būtu tas pats. Jā. Ok. Ir tāda forša lieta, kā draugiem LV. Kā tu pats raksturot Robertu ārpus sporta? Nu, šajā laikā es sev raksturotu, nu, es neesmu tas, es esmu vairāk introverts cilvēks, tāpēc jā, man visas, tā teikt, visas šīs te intervijas un pasākumi man ir tā, ka nevis jāpiespiežas, bet, nu, protams, man būs nedaudz tāds uztraukums arī nākot uz šo te interviju. Es nedaudz arī esmu tāds nervozāks, bet, attiecīgi ejot visiem šiem te pasākumiem cauri, tu jau, protams, esi daudz atvērtāks. Teiksim, man būtu jāsalīdzina, kā šī te intervija rit, tad teiksim, ar vienu no pirmajām intervijām. Nu, pirmajā intervijā es neko nevarētu pateikt. Man būtu baigi daudz jādomā, tur visu laiku man būtu, tur nevarētu pateikt neko, un tad, jā, attiecīgi, ejot šiem te procesiem cauri, tu jau esi daudz zinošāks, var daudz vieglāk atbildēt, zini, ko tev vajag atbildēt, un
Jā, nu, atgriežoties, es jau tā atkal nogāju nedaudz no tēmas nost, bet atgriežoties uz to, kāds es esmu ārpus short track, tad, nu, man patīk, tā kā uz ledus man patīk ātrums, tad arī uz visiem šiem te iespējamajiem pārvietošanās līdzekļiem man arī patīk ātrums. Vienalga, vai tas ir motocikls, mašīna, ritenis, skrituļs, slidas, vienalga. Es, jā, sanāca man arī pazaudēt tiesības dēļ to, dēļ to, ka man patīk ātrums, jā. Jā, dēļ sodpunktiem, 18 sodpunktu, patīk driftot, patīk, jā, močīt. Un šīs arī ir viens no tiem, viena no tādām lietām, kas man arī ļoti iet pie sirds. Motocikli, kvadracikli, jā, kā jau es teicu, drifts un vispārējais. Un tad, jā, man mamma ir varbūt tā, kas mani mēģina noturēt, un viņi vienkārši neļauj man izpausties. Tad, kad man viņas kaut kur ir jāved, tad, nu, es jau tā cenšos mierīgāk braukt, bet, jā, ar mammu es nevaru vispār pārsniegt ātrumu. Es tur uzbraucu uz 91, viņa jau saka, kur mēs skrienam, jā, lēnāk. Tā kā, jā, viņa ir tā, kas man pietur pie grožiem, bet es domāju, arī ar vecumu man paliks nedaudz vieglāk. Tagad jau pēc tam, ka es atgūšu šīs tiesības, tad nedaudz mierīgāk es mēģinu arī pārvietoties un, jā, pagaidām tikai 2 sodpunkti, tā kā es turos. Ātrums patīk, bet daudzās intervijās citi cilvēki par tevi ir izteikušies, ka tu esi tāds ļoti mierīgs. Kā tu pats domā? Nu, jā, es cenšos būt mierīgs. Man nepatīk nekādas baigās drāmas, man nepatīk, jā, es vienkārši cenšos saglabāt mieru, arī šajos pašos te treniņos. Nu, kā jau es teicu, es esmu diezgan introverts cilvēks, un nu, es nebūšu tas, kas tur sāks ārdīties par kaut kādām mazām lietām, un tā kā es varbūt arī savā veidā taupu spēkus tādā veidā, kad, nu, es esmu mierīgs, nevajag nekur lieki tērēt enerģiju, vienkārši esmu piezemēts, un es domāju, arī pēc šīs te medaļas nekas baigi īsti nav mainījies, tādā no tāda aspekta, kad es esmu tas pats Roberts. Neko es tur neesmu izmainījis, nekādas tur, nezinu, zvaigžņu slīmes nav sākušās, tā kā, jā, mēģinu palikt tāds pats un vienkārši eju uz priekšu. Runājot tieši par tādām zvaigžņu slimībām, tev drīz būs dzimšanas diena, bet pagaidām vēl tikai 24 gadi. Vai tev pašam liekas, ka tu šajā karjeras sākumā esi jau tā kā pieredzējis sportists vai vēl, nu, relatīvi tāds jaunais talants? Nu, es teiktu, ka šortrekā tu spēj attīstīties līdz kādiem 28, 29 gadiem. Un, jā, un tas būtu tas laiks, kad tev varbūt ir jāsāk domāt, ko tālāk, jo, nu, varbūt tā izteiktākā nianse, kas, teiksim, tam vecumam ejot uz priekšu, ir tas, kad tev tā atjaunošanās vairs nav tāda, kā, teiksim, ja tev būtu 29 gadi, tu nevari sev salīdzināt ar 18-gadīgu džeku. Un, jā, es teiktu, ka pēdējās 2 sezonās es esmu ļoti daudz pielicis. Taktiskajā ziņā tieši, varbūt spēka ziņā es esmu savā ziņā līdzvērtīgs, jo, nu, treniņos tu tāpat katru sezonu tu dari tik, cik tu vari izdarīt, un tu ej uz tiem 100%, bet, jā, tā taktika ir varbūt tā, kas tev nāk ar šiem te visiem gadiem, ar šīm te jaunajām sezonām, jo, nu, katrs skrējiens tev savā mērā ir citādāks nekā, nu, tev, teiksim, nebūs 2 vienādi skrējieni. Tev katrs skrējiens ir pilnīgi citādāks, un
Un es teiktu, ka jā, tas ir tas, kas pēdējos 2 gadus ir sanācis man uzlabot šī te taktiskā daļa, un tas spēks jau tāpat vienmēr ir bijis un vienmēr būs, jā. Bet, nu, tas vecums, jā, kā jau es teicu, ir tas 28, 29, kad tu individuāli vari sevi uzlabot. Kas bija tas brīdis, kad tu saprati, ka tu vari būt ne tikai tāds amatieru sportists, bet arī nopelnīt maizi un tā kā tiešām iet uz šo uz pilnu banku? Nu, jā, tad, kad mēs sākām šo te, nu, es teiktu, profesionālais sports jau pa lielam sākās arī tad, kad tev kaut kādu summu sāk maksāt, kad tu spēji konkurēt ar šiem te pasaules labākajiem, nu, tad tev arī attiecīgi tu pakārto lietas šim te profesionālam sportam. Nu, un es domāju, kad jā, tas posms bija noteikti Jelgavas posms, kad es sapratu, kad, nu, tas vairs nav vienkārši sports, ar kuru es nodarbojos, bet tas jau ir tā, nu, profesionālā līmenī. Un viens no šiem te cilvēkiem, kas man iedeva ļoti daudz zināšanas un parādīja arī to, ko nozīmē būt profesionālā komandā, bija Stuarts Vorspūls. Jā, Anglijas speciālists, kas redzēja mūsos potenciālu, jo, nu, jā, es teiktu, ka mums visi šie te jaunie atlēti ir ļoti spējīgi, līdz 15 gadiem ir ļoti labi rezultāti viņiem, startējot šajās te junioru sacensībās, un es domāju, tāpēc arī viņš izvēlējās nākt uz šo te salīdzinoši mazo valsti, it sevišķi šortrekā, un mēģināja izveidot no mums kaut ko varētu ar plānu nākotnē, un viņam šis te plāns bija 8 gadu plāns, aizvest 18. gadā mūsu šortrek komandu vismaz vienu atlētu uz olimpiskajām spēlēm, kas viņam arī izdevās. Roberts Zvejnieks piedalījās olimpiādē, un otrs mērķis viņam bija uz Pekinas olimpiskajām spēlēm aizvest stafetes komandu. Nu, šīs te mērķis nepiepildījās, tāpēc, ka tur attiecīgi viss šī te sistēma sabruka, un jā, viss beidzās. Cik es saprotu, tev pašlaik ir bijuši 11 treneri karjeras laikā, jā? Pareizs cipars. Nu, kaut kas tāds varētu būt, jā. Kaut Mm, kas, nu, plus mīnus. jā. Es nevaru īsti nosaukt, teiksim, mums poļiem arī ir psihologs. Vai to es varu nosaukt kā mentālo treneri? Nu, savā ziņā varbūt jā, bet, jā, ir arī šie te visi asistenti, kas man ir bijuši šiem te gadiem ejot cauri, un varbūt man ar šo te asistentu vispār nekāds kontakts nav bijis, un es tikai ar galveno treneri strādāju. Tā kā, jā, šis skaitlis varbūt ir diezgan liels, bet, jā, vai visi šie te cilvēki ir man palīdzējuši nonākt tur, kur es esmu, nu, varbūt ne uz 100%, jā. Bet vai tā biežā treneru maiņa tā kā čakarē vai tieši palīdz tavai attīstībai kaut kādā veidā, iedod katrs savu mazumiņu? Nu, es teiktu, kad nebūs tā, kad būs viens treneris tāds, kā ir, teiksim, nākošais, ar ko tu ej strādāt. Katram trenerim ir savu pieeja, savs veids, kā viņš tev nodod savas zināšanas, un jā, es domāju, ka ar katru šo te treneri tu arī paņem tās labās lietas, un tad tu vienkārši saliec to labumu kopā, un šīs te zināšanas tev arī iet dzīvē uz priekšu un palīdz, un jā, nu tādā veidā. Bet, jā, kā jau es teicu, tad nebūs 2 vienādi treneri, jā. Vai tagad, kad tu pats esi izmācījies par treneri, skaties uz lietām kaut kā mazliet citādi?
Vai tas kaut ko mainīja tavā pašā treniņu procesā, piemēram? Ā, Varbūt man tas varbūt iedeva vairāk to, ka es, vairāk fokusējos uz pareizāku ēšanu. Jā, teiksim, no tehniskā tas man neko nevar iedot, tāpēc, ka, mums šortrekā ir tik specifiski tas viss, kad šajā skolā, es neko tur nevaru iemācīties, tieši šortreka sfērā, bet jā, tas bija vairāk tā, kad, tās visas lietas, kas nāk, apkārt, teiksim, tas pats miegs, uzturs, atjaunošanās procesi, kā viss tev ķermenī tur strādā. Varbūt tas bija tas, ko es varbūt paņēmu no šīs te skolas, no šīm te zināšanām. Un, jā, teiksim, ikdienā es, to varbūt, tas bija varbūt tas, ko es nedaudz izmainīju. Kas ir tie varbūt tādi tuvākie, tālākie mērķi gan sportā, gan vispār, par ko tu sapņo tagad? Sapņoju par pasaules čempionātu medaļu. Jā, tas būtu tas ir tas, kas man, pietrūkst. Man kaut kā šie te čempionāti vispār kā tādi man, ļoti, ļoti grūti iet. Neveiksmīgi man šie te čempionāti sanāk. Teiksim, šis te Eiropas čempionāts, sanāca man izcīnīt, sudraba medaļu 1500 metros, viss forši, bet, teiksim, gadu iepriekš arī 1500 metri, tāpēc, ka tā ir pirmā distance, ko mēs, parasti aizvadam, tad, sestdienā ir šī te iespēja tev arī šajā distancē sev parādīt. Un, pagājušo sezonu man, sanāca tā, kad šajā te A finālā, kur tev iespēja cīnīties par medaļām, man sanāca kritiens, Itālijas sportists man nogāza. Protams, es tiku, tā kā tas ir A fināls, tad, es te bišķiņ, es nekur netiku, es tiku uz, slimnīcu, man, bija pārgriezts, sāns. Jā, teiksim, tev tie Eiropas čempionāti man ir bijuši tādi, kad, pagājušajā sezonā bija šis te kritiens, kur es sagriezos. Pirms tam man bija tā, kad arī 1500 metru distancē, arī pirmā sacensību diena, kad tu vari sev parādīt. Man sanāca tā, ka pēdējais aplis bija Zvaniņš, es biju 3. pozīcijā, sanāca uz pēdējo virāžu, es nāku no virāžas ārā, un tie divi sportisti, kas man ir priekšā, cīnās par 1, 2 vietu, viņi iziet ļoti plaši ārā, jo, teiksim, tas iekšējais sportists negrib laist to, kas ir ārpusē. Un, teiksim, viņš ar šo te trajektorijas maiņu mēģina viņam sabremzēt ātrumu, un man atbrīvojas pilnīgi brīvs ceļš. Man ir tikai vienīgais, kas man jāizdara, jāuztais spēcīgi atspērienu soļu uz izeju, ko es arī izdaru, un, jāizliek finišā kāja ārā. Un es šo te kāju tā centos izmest, lai es šo te pirmo vietu dabūtu, ka man sanāca šajā te atspērienu brīdī, kad man šī te kāja ir jāmet uz finišu, man sanāca viņu nedaudz, slīpi uzlikt, un, līdz ar ko man sanāca iedurt to pirksgalu ledū, sanāca kritiens uz priekšu, un dēļ tā, kad mums šortrekā ir tā, ka tev mērā, šo te finišu un tavu laiku pēc, slidu, pēc slidu priekšu. Un tā kā es liku to kāju uz priekšu, bet sanāca kritiens uz aizmuguri, man attiecīgi tās kājas bija un slidas bija aizmugurē. Man nesanāca iegūt ne 1, ne 2, ne 3 vietu, un es sanāca tikai 4. Tā kā, jā, un pirms 2 gadiem pasaules čempionātā bija tā, kad, arī pirmā diena es, cīnos, eju tālāk uz atlases posmiem. Es dzenu Nīderlandes sportistu, šo te īstenībā Jens van 't Vouts tajā laikā, viņš nebija tik labs. Es, viņu dzenu pārpusi. Mans komandas biedrs Mihals Ņevinskis dzen viņu pa iekšpusi, un mums sanāca tā, ka mēs tieši, virāžas ieejā abi divi saskrienamies. Un, protams, viņš arī nav tas vieglākais sportists, viņam ir, ap 86 kilogramiem, kas, šortrekā ir diezgan daudz. Un, jā, sanāca šī te
sadursme tieši uz virāžu ieeju un sekoja šis te kritiens. Un man sanāca izslīdēja aizmuguri asmenim, pirksgals atkal iedūrās ledū un man sanāca šo te potīti tā pagriezt. Un pasaules čempionāts man beidzās, jā. Tā kā, un šogad atkal trauma, ceļi, abi divi īstenībā. Šeit man ir iekaisums kreisajam celim un pasaules čempionāts atkal nesanāk. Tā kā, jā, eju uz mērķi, ka nākošu sezonu pasaules čempions un, protams, arī Eiropas čempionāta titulu, čempionu titulu gribētos izcīnīt, bet, jā, galvenais mērķis ir pasaules čempions. Cerēsim, ka tā bronzas medaļa kā tāds veiksmes talismans varbūt palīdzēs. Nu, jā, Bet cerētu. sanāk, vēl runājot par jaunatni, vai soli tad, ka jauniešiem būs vieta, kur trenēties, sarunās? Nu, ja man piederētu tā hala, tad es varētu, protams, sarunāt. Tā būtu, es visu darītu, lai šortreka attīstību veicinātu šeit Rīgā, bet tā kā runa nav tikai par mani, runa ir, nu, tas sāpīgākais jau ir tas finansējums atkal. Kā jau visās lietās, tad viss maksā, viss prasa līdzekļus, prasa laiku, kamēr vispār šo te pasākumu vispār varēs apstiprināt. Vai es zinu, kad viņi apstiprinās, vai viņi vispār apstiprinās, nu, es nevaru to garantēt. Es, protams, daru daudz un cenšos, lai šis te viss notiktu, bet vai tas notiks, es nemāku pateikt. Nu, labi. Varbūt nevis tādas maigākās, skaistākās nots, bet paldies, ka atnāci. Un, jā. Jā. Jā.